Pirms 5 gadiem cilvēki domā, ka kreatīns ir domāts tikai, lai bici uzkačātu. Tagad kreatīnu izraksta cilvēkiem, kam ir depresija, par depresiju. Tad uzturbagātinātāja kreatīna reāli forši palīdz depresijām. Ļoti daudz dažādu pētījumu iznākuši. Tā kā ik pa pāris gadiem mainās ļoti daudz un dažādas lietas, ko vispār dara, gan medicīnā, gan veselībā, gan uzturbagātinātājos. Tā kā ir baigi svarīgi sekot līdz vispār aktuālākiem pētījumiem. Un tā pieredze, kas ir vispār speciālistam, jebkurā nozarē, tieši veselības nozarē, viņi ir aktuāli pāris gadus, un pēc pāris gadiem ir kaut kas cits. Un tāpēc tā ir baigā problēma Latvijā ar medicīnas aprūpi, ka vidējais cilvēks aiziet pie speciālista, kas nozarē 10 gadus, un viņš strādā pēc kādām super vecām metodēm. Un bieži vien tas varbūt pavisam jaunais speciālists, kas tikko ar skolu pabeidzis un rezidentūru, ir 5 reizes labāks speciālists, ja viņš strādā pēc jaunākajām metodēm, nevis pēc tām, kas bija aktuāls ar 20 gadus atpakaļ. Tā kā gribu, lai mēs to palīdzam, Fitness kanāls LV, izpildu mūsu testiņu, vai vienkārši links profilā izpildu testiņu. Dienas laikā es pats to testu izskatīšu un sarakstīšu visam, ko tu sasūtīji, kuri produkti varētu palīdzēt. Kādam varbūt būs 4 produkti, kādam būs 12 produkti, kādam būs 6 produkti, bet visi produkti tiks piemeklēti tikai un vienīgi pēc tā, ko tu būsi atzīmējis testā.